vietām. Valdība sanāks uz ārkārtu. Saeima neatbalsta ierosinājumu valdību. Vai ļaudis novados spēj? Gan Kurzemes, gan Vidzemes, kā arī Zemgales. Teātris piedāvā uzsvērt mākslinieciskas kvalitātes. Kultūras un izklaides ziņās uzzināsim. Kā pārvar krīzi? Par svarīgāko. Sveicināti raidījumā Runā Latvija. Šodien, godātie skatītāji, raidījumā pievērsīsim vairāk uzmanību laika posmam no 24. līdz 27. oktobrim. Šajā laikā Rīgā notiks apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress. Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte – tāda ir kongresa devīze, uzdevums un mērķis. Par šo tematu runās studijas viesis, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents, akadēmiķis Juris Ekmanis. Karaļkalns Latgalē. Par to runāsim, kad studijas viesis būs cilvēks, kura rūpe ir papildus savam ikdienas darbam veicināt cilvēku tuvošanos augstām garīgām sfērām. Studijā, kā noprotat, būs mākslinieks un sapņu par Dieva dārzu Latvijā īstenotājs Ēriks Delpers. Raidījumu kuplinās arī Latvijas reģionālo televīziju stāsti par dzīvi valsts novados, un tūlīt arī skatāmies stāstu no Liepājas par to, kas un kā notiek Latvijas mežos, un vairāk stāsta televīzija Kurzeme. Pirms dažām dienām Pasaules dabas fonda Latvijā vadītājs Jānis Rozītis publiski pauda viedokli, ka sabiedrības bažām par Latvijas mežu pārlieku straujo izciršanu ir pamats. Skaitļos pašreizējā situācija izskatās šādi. Šogad līdz 30. jūnijam meža īpašnieku uzrādītais plānotais koku ciršanas apjoms kopumā ir 14,68 miljoni kubikmetru. No tiem lielākā daļa 8,82 miljonu kubikmetru valsts mežos, bet pārējie privātajos. Kopumā tas ir par 2,26 miljoniem kubikmetru vairāk kā uzrādītais plānotais apjoms tādā pašā laika posmā 2010. gadā. Turklāt modē nākušas tās augtās blokcirtes, kad ciršana notiek lielākās platībās. Ciršanas apjomi pēdējos pāris gados ir palielināti, bet nepārsniedz igadējo pieaugumu kopēji pa valsti. Pēc viņa paredzētās akciju sabiedrības tāmas paredzēts, kad nākotnē tāma atgriezīsies iepriekšā līmenī vai vēl samazināsies. Līdz ar to tā kā nevajadzētu īsti uztraukties, kad pārmērīgi izcert. Protams, vizuālais skats ir varbūt atsevišķos gadījumos cilvēkiem nepievilcīgs. Par blokcirtes ietekmi uz vidi domas dalās. Vēl nav pietiekami izpētīts, kā lielās izcirtuma platības ietekmē augu un dzīvnieku valsti. Tomēr satraukumu izrādījuši gan ornitologi, gan citi zaļie, kā piemēram minot faktu, ka kailcirtais mellenes neaug turpmākos 25 līdz 30 gadus. Līdz ar to daudziem putniem šajās vietās nav barības. Šis ir šī gada sējienis, kas ir paušēji no sēklas iekritis un vienkārši, ko daba pati ir iesējuši, jauna priedīta smuka. Tad tai pašā laikā pausēji arī cilvēks te pastrādājis un ir iesādījis priežu sējieni, kas ir audzēts koka audzētavā. Mežu atjaunošana Latvijā kopumā notiek gausāk nekā izciršana, lai gan tai tagad pieejams arī Eiropas Savienības finansējums. 2010. gadā Latvijā kopumā atjaunot 32,2 tūkstoši hektāru meža, kas salīdzinot ar 2009. gadu ir par 2,2 tūkstošiem hektāru mazāk. Kaut kādi procenti 15 līdz 50 atkarībā no vietas un atjaunošanas veida. No galvenās cirts ieņēmumiem vajadzētu atgriezt meža atjaunošanā, bet tas nav vienā gadā, bet vairākos piegājienos. Pasaules dabas fonda Latvijā vadība neuzskata, ka koki vispār nebūtu jāizcērt. Taču ļoti svarīgi ir ciršanas intensivitāte un veids, kā to dara. Saimniekošanai jābūt ilgtspējīgai, taču šobrīd pēc dabas draugu domām mežu izstrādē valda cita politika. Ines Ķestera, Lība Mellere, Ģirds Garcons, TV Kurzeme. Studijā Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents, akadēmiķis Juris Ekmanis. Sveicināt pie mums raidījumā. Sveicināt. Un mēs runāsim, kā jau es sākumā teicu, par Latvijas zinātnieku apvienoto kongresu, kuru arī, teiksim, Letonikas apvienoto zinātnieku, tātad 3. kongress kā tāds plus Letonikas 4. kongress, jā. Un jūs pirms 10 gadiem, tieši tik daudz gadi ir pagājuši kopš iepriekšējā kongresa, stāstījāt, ka zinātne Latvijā ir gājusi savu
ērkšķaino transformācijas ceļu, risinot ne tikai izdzīvošanas problēmas mazā valstī, bet arī meklējot pielietojumu Latvijā un pasaulē. Kas mainījies pa šiem 10 gadiem šajā jomā, vai mēs tāpat ejam ērkšķaino ceļu? Nu, vai mēs viņu saucam par ērkšķainu vai vienkārši par nervozu, stresainu ceļu. Tas varbūt ir, kā saka, terminoloģijas jautājums, bet neapšaubām ir tas, ka tā zinātne, kā es varu droši apgalvot, ir izdzīvojuši šobrīd Latvijā, un mēs ne tikai, varētu teikt, šobrīd eksistējam, bet patiešām attīstamies, lai gan uzreiz ir jāpiebilst, lielā mērā tas ir pateicoties tam, ka mēs esam Eiropas Savienībā un mums ir attiecīgs Eiropas atbalsts, finansiāls plecs mūsu blakus. Un tas nav mazsvarīgi šajos laikos? Ne tikai mazsvarīgs, bet tas ir diezgan ievērojams salīdzinot ar to, ko valsts piešķir šim virzienam. Kā jūs vērtējat šo sadarbību 10 gadu posmā, teiksim, kas ir pagājis no iepriekšējā kongresa ar citviet pasaulē esošiem latviešu izcelsmes zinātniekiem, vai jūs tomēr 10 gadus neliekaties zinis viens par otru, vai tomēr sakari ir un saites ir? Nē, man šķiet, ka ne tikai saites, te jau ir druscīt nopietnāk, ja mēs skatāmies to iepriekšējo periodu, pirmais kongress bija 90. gadu sākumā. Tad, protams, mums tā bija liela egzotika un liels pagodinājums, ja kāds no ārzemju zinātniekiem uz šo kongresu atbrauc pirmo kongresu. Protams, arī sevišķi latviešu izcelsmes. Tad šodien jāsaka, ka tie pēdējie 10 gadi jau ir radījuši pilnīgi jaunu situāciju. Ir jau ienākusi jauna paudze būtībā iekšā. Un šī jaunā zinātnieka paudze, kura tagad jau daudzi no kuriem, es negribētu teikt, ka ļoti daudz, bet daudzi un pelnīti strādā pasaulē, labos zinātniskos centros, ka tie tomēr arī tagad, ja atbrauc uz to kongresu, tad viņiem ir druscīt cits skats, kā tie, kas tur ir dzimuši, auguši, tai pusē izglītojušies. Jo tie mūsu cilvēki, kas pamat izglītību, tomēr ir šeit ieguvuši, un daudz arī, tā skaitā, doktorgrādi šeit ieguvuši. Tā kā tas būs ļoti interesanti, kā jau tāds, varētu teikt, pasaules skatījums uz Latviju, uz Latvijas zinātni. Starp citu, kā jaunie zinātnieki, jaunie, teiksim, speciālisti, kur tikko beiguši augstskolu, kā viņi ienāk zinātnē? Pietiekami jūs viņus vērtējat, kā, teiksim, pietiekami daudz viņi ir? Pirmkārt, es gribētu teikt, tur ir konkurence kā visur tajā kapitālismā, kurā mēs dzīvojam. Un tā konkurence varbūt ir tieši tādēļ, ka tas jaunais zinātnieks tomēr grib saprast, un man jāsaka, prieki bieži iepriekš ne tik saprast, bet viņš zina savu motivāciju, kāpēc viņš grib nākt tai zinātnē. Viens varētu būt ir interesants darbs, interesanta nozara, un zinātniekam jau vienmēr eksistē kaut kāds zināms, kā teikt, fanātisma vai apsēstības gēns, kas viņam liek darboties un kas viņam liekas bezgalīgi interesantā nozara, kur viņš ir. Un otru pusi, protams, kāds ir tas, es teiktu, instrumentālais nodrošinājums laboratorijās. Vai tas ir interesanti, vai viņš tur redz iespēju strādāt tikpat labi kā kādā ārzemju laboratorijā, jo jāņem vērā viens ir. Tas jaunais cilvēks augstskolā šodien praktiski, katrs no viņiem ir pavadījis ilgāk vai īsāk laiku kādās ārzemju augstskolās. Viņš ir redzējis, viņš salīdzina, kas šeit notiek. Un ja tie apstākļi apmierina, tad, protams, viņš nāk, un es gribētu teikt, ka tas atalgojums, tas var būt tikai 3. vietā. Pēc svarīguma. Jā, interesanti. Un ja jūs tagad vērtētu, cik daudz vai, teiksim, kāpēc arī aizbrauc projām daži ievērojami jau zinātnieki, kas šeit ir sasnieguši, vai vispār ir novērojama tāda tendence pēdējos gados, ka tomēr daudzi šeit slavu jau ieguvuši zinātnieki brauc strādāt vai piestrādāt ārzemēs? Es gribētu teikt tā, ka droši vien 90. gados, 90. gadu otrā pusē, arī šajā gadsimta sākumā brauca prom
cilvēki ar stāža pieredzi tīri materiāla apsvērumu dēļ. Un arī tas, ko es teicu, arī to tehnisko iespēju dēļ šeit strādāt. Šobrīd jau ir druscīt savādāk tā situācija. Mēs jau esam tik tiešām ļoti stingri iekļaujušies tajā, ko mēs saucam par Eiropas zinātnes telpu. Un tie kopējie projekti, kas Latvijā mums ir ļoti daudz tādi kopā ar Eiropas Savienības valstīm, ar citām valstīm, viņi varbūt prasa šādu projektu realizāciju kādu laiku izbraukt no Latvijas. Bet kā likums, tas nav tā teikt uz visiem laikiem un mainot pavalsniecību un tā, kā tas varbūt kādreiz bija. Tas ir normāls darbs, kas ir zinātniekam pasaulē, ka viņš brauc apkārt un realizē to projektu tajā vietā, kur viņam ir optimāli apstākļi, jo bieži viņš var arī nekur neizbraukt un tajā interneta līnijā sēdēt iekšā, online, kā mēs sakām, un strādāt. Un viņam nav fiziski jābūt tur tajā otrā galā. Ir vajadzīgs viņa smadzenes, un tās smadzenes var pieslēgt internetu. Jūs jau pieminējāt, ka, teiksim, Eiropa un, teiksim, sadarbība ar rietumu pusi tā kā ir pēdējos gados nostiprinājusies un paplašinājusies dažādos sadarbības projektos un zinātniskajā sadarbībā. Kā ir ar, teiksim, ar austrumu pusi, vai kontakti ir pavisam sarauti mūsu zinātniekiem ar austrumu puses zinātniekiem, jo savulaik, teiksim, padomu laikā, cik arī es atceros, tad Latvijas zinātnieki bija ievērojami visā austrumu, teiksim, austrumu Eiropā gandrīz vai jāsaka. Nu, protams, te tas skats nav tik rožains, es domāju, appusē, gan no Latvijas, gan no Krievijas puses. Nu, pirmkārt, kas ir šodien varbūt, sākumā mums varbūt 90. gados tas bija paradoksāli, tā mēs esam pieraduši, ka mēs savus bijušos, teiksim, tur Krievijas, Ukrainas kolēģis sastopam rietumu laboratorijās, kur viņi pārcēlušies pilnīgi uz dzīvi. Jo tā situācija zinātnē, protams, arī mūsu austrumu kaimiņiem nav vienkārša pavisam, un mēs vairāk ar viņiem sadarbojamies tādos starptautiskos projektos, kur ienāk Krievu zinātnieki ne tikai kā personības, bet arī ar savu valstisko pārstāvniecību iekšā. Tādas ir, jā. Nu, teiksim, viens no tādiem piemēriem varbūt ir mūsu paša Ventspilī radioastronomijas centrs, kur Krievu zinātnieki līdz šim brīdim strādā, un es domāju, sekmīgi. Un tur būtībā jau tādā kopprojektā nešķiro, no kurienes tu esi, bet ko tu vari. Tas jau ir viena no zinātnes īpatnībām. Tieši tā. Kādās jomās Latvijas zinātne pēdējos gados, jūsuprāt, ir sasniegusi tādus visbūtiskākos varbūt panākums, kur pasaules zinātnieku sabiedrība varbūt saka, o jā, nu, tie latvieši? Nu, jāsaka tā, ka pats galvenais kritērijs jau zinātnē ir atpazīstamība. Un ja jūs ne tikai sveicina, bet arī aicina piedalīties projektos, tad tur jau ir tā atpazīstamība. Un tas varbūt tā Latvijas nākotne. Nu, visvairāk ir kas mums ir, protams, rinda tādas nozares, kur mēs izskatāmies labi, es teiktu, ļoti labi. Nu, kā viena no tādām varētu būt materiāla zinātne, tā ir kaut kas vidū starp dabas zinātnēm un inženieru zinātnēm. Mēs esam spēcīgi, droši vien, kas arī izskan Latvijā, arī šeit, arī jūsu raidījumos. Tā ir farmācija, tas ir tā zāļu industrija, kurā Latvija, protams, nevar ar pilnu jaudu piedalīties, un mēs esam pārāk sīki, tur apgrozās milzīgas summas, bet kur mēs tomēr pasaulē sadarbojamies. Mēs esam samērā spēcīgi un tagad ar ļoti daudzām saitēm enerģētikas zinātnē, jo vairāk, ka tagad ir ļoti populāri, un acīm redzot, tā jau ir tā cilvēks nākotne, tie atjaunojumi energoresursi, ko var pie sevis paši atrast un arī kaut kur aizņemties. Tur ir ļoti plaši pētījumi. Protams, vai ne Latvija pazīstam, kā jau te raidījuma sākumā izskanēja, ar saviem mežiem. Un tā ir koksnes ķīmija un viss, kas ir saistīts ar koksnes dziļo pārstrādi jebkurā jomā. Jo arī man dziļa pārliecība, ka koku sadedzināt, tas ir pēdīgais, ko var izdomāt. Viņš ir tik bagātīgi ķīmiska laboratorija, ka tur šķietināt, ko var izdarīt. Nu, un, protams, pēdējā laikā, kas man sevišķi priecē,
ir arī viss tas, kas ir saistīts ar Letoniku. Nevelti mēs apvienojam šo Latviešu zinātnes kongresu ar Letonikas valsts programmas, tādu zinām atskaiti. Jo tomēr tā ir mūsu nacionālā zinātne, tā ir mūsu identitāte, kā kongresa virsrakstā ir rakstīts. Un tā arī iziet pasaulē, jo varbūt valodniecībai, vēsturei un vispār šīm humanitārām sociālām zinātnēm ir viena atšķirīga, varētu teikt, problēma bijusi ilgus gadus, salīdzinot varbūt ar dabas inženierzinātnēm - valoda. Ja mums ir jāpublicē, tas tā mums izklausās varbūt dīvaini, vai ne, teiksim, pa latviešu valodu, latviešu literatūru tajās valodās, ko Eiropā vairāk zina. Vācu, franču, angļu, un tas ir jāmācās, un tas tagad notiek. Paldies Dievam! Jā, Nacionālā zinātņu akadēmija katrā valstī, es domāju, ir tāda īpaša institūcija, un droši vien, es gan neesmu papētījis, es tikai tagad saku pieņēmumu, ka droši vien katrs jaunas valdības deklarācijā, kas nāk pie valdīšanas ar katru jaunu saeimas ievēlējumu, ir noteikti sadaļa par zinātni. Vai tā ir vai nav? Sadaļa būtu jau labi, ja tur būtu sadaļa parasti ir atsauce uz zinātni. Tas tik tiešām tā ir būt ne uz zinātņu akadēmiju, bet uz zinātni. Un tas, ka vārds zinātne tur tiek locīts visādā veidā, saistot ar augsto tehnoloģiju, apguvi ar sadarbību ar uzņēmējiem, ar mūsu iekšzemes koproduktu pieaugumu un tā tālāk, tas tiešām ir katrā valdības deklarācijā. Bet man šķiet, ka tā mūsu varbūt Latvijas problēma ir tā, ka tā valdības kā likums, diemžēl, pagaidām, es to domāju, ka dabas politisks likums eksistē tik īsu periodu, ka šīs deklarācijas neizdodas realizēt. Vismaz līdz galam. Un mēs atkal rakstam jaunus priekšlikumus un atkal veidojam stratēģijas un acīm redzot, tagad tūlīt atkal ķersimies pie kaut kā jauna. Bet tajā pat laikā es gribu teikt, tā dzīve un zinātne jau iet uz priekšu, paldies Dievam, tā neapstājās, un varbūt tā ir mūsu Latvijas tāda specifika, mēs esam pārāk maza valsts, lai mums tas attālums no tā politiķa līdz tam zinātniekam, profesoram, varbūt tam strādniekam būtu pietiekami mazs. Jo es runāju ar daudziem kolēģiem Amerikas Savienotās valstīs, tepat Eiropā, teiksim, Itālijā, Francijā. Tur zinātnieks par politiku kā tādu praktiski neinteresējas, ja tā nav viņa nozara. Viņi saka, es strādāju, tie politiķi, tas ir servisa dienests, kas man nodrošina, lai es varu strādāt. Ja man kaut kas nepatīk, tad es skaļi saku, vai ne, bet parasti tas tā notiek automātiski. Bet mums kaut kā, diemžēl, tā politika un visi tie politiskie straujumi mani tomēr ļoti spēcīgi ietekmē un lielā mērā, protams, bremzē. Tad jūs tā kā nevarētu teikt, kā jūsu ārzemju kolēģis teica, ka politika ir tā kā servisa dienests, lai zinātni iet augšup un augšup. Jā, bet es domāju, ka tam tā vajadzētu būt. Tā ir man pārliecība arī. Bet politiķi ar jums tieks un valsts augstākās amatpersonas arī tieks, lai būtu informēti par iespējām? Tiekās, jā, protams, vai ne, jo Latvijas Zinātņu akadēmija tomēr ir tas centrs, kas lielā mērā pārskata un var informēt par situāciju zinātnē kopumā. Jo es parasti saku, ka Zinātņu akadēmija pārstāv visas tās zinātnes nozares, kas Latvija ir aktīvas, ko mēs nenodarbojamies, to raķešu būvu mēs nenodarbojamies, varbūt lielā mērā to mēs nepārstāvam. Bet lidmašīnu būvu pārstāvām jau. Ir tāda mūsu akadēmiķi. Jūs jau tā ieminējāties par enerģētiku, par atjaunojumiem energoresursiem, un enerģētika Latvijai ir ļoti būtiska, un es tikām arī paskatījos apvienotā kongresa darba kārtību, un es redzu, ka arī jūs uzstāsieties ar referātu. Ļoti kodolīgi ir pateikts enerģētika, Juris Ekmans. Par ko jūs tur stāstīsiet pasaules latviešu zinātniekiem un kādas varbūt tādas līnijas jaunas pavisam? Vispār es gribētu teikt, ka tas kongresa uzdevums jau ir tāds druscīt tādu revīziju iztaisīt par to, kas Latvijas zinātnē šobrīd ir, kas ir aktīvas problēmas jautājumi un gal galā kāds ir mūsu potenciāls. Tas ir ļoti būtiski. Un zinātnē varbūt, tā skaitā arī enerģētikas zinātne, apzinās, ka mums ir jādomā pietiekami ilgu laiku uz priekšu. Un ja mēs šodien
teiksim, gribam domāt par to, ka Latvijas enerģētikā mēs kaut ko mainīsim, tad mēs jau šobrīd runājam, kas ir jāsasniedz 20. gadā, kas ir jāsasniedz 30. gadā un tā tālāk. Lai varbūt mēs tad vairs nebūsim, bet enerģētika noteikti būs, bez tās nekur nepaliksim. Un tāpēc arī viens no tā kongresa un tiem referātu uzdevumiem ir druscīt paskatīties, kā tas viss attīstās, tā skaitā arī par to, par ko šobrīd varbūt nesevišķi mīl runāt par atomelektrostacijām. Pilnīgi skaidrs, ka rīt no rīta mēs neko nebūvēsim un mums, tā teikt, neparādīsies. Bet ja mēs runājam par laiku kaut kur ap 30. gadu vai pat vēlāk, tā ir viena no iespējām. Un zinātnieki uzdevums ir parādīt visu, ko mēs varam, ja mēs gribam darīt, pietiekami ilgā laikā tomēr. Tad jūs uzskats sanāk arī tāds, ka sabiedrība būtu tā kā jāsagatavo uztvert šo kodola enerģiju par tikpat normālu kā gāzes, ogļu vai ūdens enerģiju? Protams, tikai viņai jābūt ir savai vietai, neapšaubām. Ir jābūt tur veselajai virknei nosacījumi par drošību un tā tālāk, par jaunām tehnoloģijām, kuras top, bet mēs jau orientējamies uz tām jaunām tehnoloģijām, kas būs, un nevis uz to, kas pat labāk ir. Jā, cilvēki vienmēr drusciņi baidās un arī... Protams, ja nezin, tad baidās. Ja nezin, tad baidās. Viss nezināmais drusciņi biedē. Es gribu teikt, ka es 25 gadus to strādāju Salaspils atomreaktorā. Kā redziet, sēž te. Nē, tas labi, bet principā par tām neiet runa jau par to, ka cilvēks kādā veidā tiek aizsargāts, bet vairāk par to, kā vispār visa valsts tiek varbūt, cik droši var justies, zinot, kā tur Japānā, kā tur citviet Černobiļā ir bijis. Jā, bet redziet, arī tās Japānas piemērs, arī tas piemērs, kas tagad Vācijā notiek, ka viņi vispār grib slēgt tās atomelektrostacijas, tās rada veselu virkni milzīgas problēmas, kuras jārisina zinātniekam. Ar ko tad mēs aizstāsim? Ko tad mēs darīsim? Ja? Latvija arī ir labi. Mēs apgūsim savus resursus, tur mežus un tā tālāk. Viss vēja, saule un kas, bet pienāks viens brīdis, ka tas ir pamaz. Tagad ir divas iespējas, vai mēs pērkam, ja mēs taisam paši kaut ko, un tā dilēma jau visu laiku būs. Nopirkt mēs, protams, varam, bet pirksiet jūs par to cenu, pa ko jums tirgus piedāvās. Ja jūs pats ražojiet, tad jūs varēsiet dotēt un samazināt to cenu, regulēt, šodien lētāk, arī dārgāk. Jums ir kaut kādas iespējas, kaut kā ietekmēt to procesu, bet tirgus ir tirgus. Jūs aiziet uz centrālu tirgu, jūs skatieties, vai tas lētākais jūs apmierina, ja ne, jums jāpērk dārgs. Un ja ir tikai vienā vietā tā enerģija, vai ne, tad jums tur arī ir jāpērk. Laikam tas sanāk tā, ka mēs šobrīd esam atkarīgi, Latvija ir atkarīga no energoresursiem, tā kā mēs tad pērkam it kā dārgi, jo cilvēkiem jāmaksā dārgāk, to jau katrs sajūt iedzīvotājs, un vienmēr grib, lai būtu lētāk. Tad ko varētu ieteikt varbūt zinātnieki un varbūt jau arī iesaka, kas būtu tie atjaunojamai energoresursi, ko varētu attīstīt Latvijā, un cilvēks varētu maksāt mazāk, varbūt ar šādiem ieteikumiem. Nē, redziet, ir tā, zinātniekam jau tās uzdevums ir vēl grūtāks, ne tikai ieteikt, jo tā problēma jau ir tāda, ka jūs saprotiet, katrs ražotājs grib saņemt vairāk, un katrs pircējs grib maksāt mazāk. Un tas pats notiek ar enerģētiku. Absolūti precīzi realizējās šis tirgus princips. Un līdz ar to tas ir tas, kas mums ir jāpasaka, nevis tikai ko mēs varam aizstāt, bet cik tas maksās un kā tas izskatīsies uz to kopējo fonu. Skaidrs, ka Latvijai ir lielas rezervas, un mums arī visos te valsts dokumentos ir ierakstīts, ka mums līdz 20. gadam ir ievērojami jāpalielina tas atjaunamās enerģijas daudzums, ko mēs izmantojam, līdz pat 40% ir jāpalielina. Un pēc tam droši vien vēl vairāk mēs to izdarīsim, bet uzreiz ir jautājums, kā mēs to sasniegsim, kas par to maksās, jo tas ir cieši saistīts ar valsts ekonomiku. Tā enerģētika tā jau ir būtībā valsts tāda asinsrita, un jūs nedrīkstat nevienu brīdi kaut ko pārkārtojot, tos asinsvadus pārslēgt pretējā virzienā vai nedod Dievs kaut ko. Un līdz ar to plānojot kaut ko jaunu, jūs nedrīkstat izslēgt to, kas jums strādā un darbojās. Un tam visam virsū vēl uzliek tirgus savus nosacījumus, jo arī enerģija šobrīd jau ir prece, kas iet tirgu un kas jūs nevariet tā pa kaut kādu
kādām dempinga cenām te uz vietas kaut ko ražot vai kaut kas, jo mēs esam Eiropas Savienībā, un tur mums uzreiz būs ļoti skaļi uzbļāvieni par šādu. Tad kādi tie atjaunojumie energoresursi Latvijā būtu? Teiksim, kas jau mums arī ir, kur būtu jāpalielina līdz 40 un vairāk procentiem līdz 20 gadam? Tur redzēt, tur ir, kā saka, vairāk pasākumu. Jā. Ne tikai jāpalielina, jūs varat arī otrādi, jūs varat taupīt. Vislielākā taupīšana, ja jūs vispār elektrību neslēdzēt iekšā. Dzīvojam tumsā. Un dzīvojāt, jā. Nezinu, vai svecīts iznāks lētāk, bet katrā ziņā to var rēķināt, vai ne, tā ir alternatīva. Tā, ko mēs saucam par energoefektivitāti, tā ir ļoti būtiski. Kur jūs varat taupīt, kur ir jaunās tehnoloģijas, kur ir šīs ekonomiskās spuldzes, kur ir māju siltināšana, kas uz siltumu attiecās. Tā ir vesela milzīga pasākuma, tāda pakete, kas ir obligāti jārealizē. Un tad jums ir jāskatās, cik jums vēl pietrūkst. Un tad var likt klāt, vai ne? Teiksim, no tiem atjaunājumiem, kur mēs liksim klāt, vai ne? Skaidrs, ka tā pamata doma ir par to saukto biomasu, jeb koksni, ko mēs varam izmantot, ko ar vienu efektīvāk var izmantot, vai ne? Tas ir viens. Vai ne? Protams, ir vēl tagad pēdējā laikā arī par kūdru sāk runāt, vai viņu vajag kā kurināmo, vai nevajag, tas ir cits jautājums. Ir skaidrs, ka mums vēja enerģija nāks iekšā, jo pat labam ārzem investori ļoti aktīvi mēģina mums te uzspiest savas idejas. Tas viss ir jārēķina un jāapsver, vai tas ir labi vai tas ir slikti. Jo tas investors, kas nāk iekšā, no vienas puses jau skaisti, viņš it kā nāk ar savu naudu un uzbūvē to torni, bet par to elektrību viņš prasa, lai mēs obligāti pērkam. Un tad vairs nav tik labi, jo jautājums, tik viņš grib par to saņemt. Un viņam pasaka, vai neiet brīvā tirgu, un mēs pirksim, ja jums būs pietiekami lēts, tad viņi dziļi sašutuši par tādu mūsu, kā saka, uzstājību. Tā kā redziet, te tā sabalansēt, vai ne, jo lai nepārtraukt tās enerģijas plūsums nevienu brīdi, un tajā pat laikā, lai jūs varētu modernizēt. Un šeit ir ļoti daudz, jo tā tehnoloģija fantastiski attīstās, vai ne. Un es gribētu teikt ne tikai par tiem atjaunājumiem, arī tie fosīlie. Arī tās pašas viss kurtūs un ģeneratoru un teiksim, visa tā mūsu Daugavas hidroelektrostacija kaskādi modernizēta. Tur ir daudz efektīvākas turbīnas un pārveidas viss tie. Un TEC 1, TEC 2, tagad jau otrā kārta iet, vai ne? Tās ir modernas stacijas, vai ne? Un tā var būt arī mūsu, zināmā mērā, nacionāla bagātība. Jo to TEC mēs varam ieslēgt un varam neieslēgt. Un mēs skatāmies, kas notiek tirgu. Jā, bet, lai, piemēram, mēs labāk saprastu, bieži vien internetā es esmu lasījusi tādu diskusiju, piemēram, par biogāzes ražotnēm, kas varētu darboties pie katras, tādas maza ciemata, pie katra pagasta gandrīz, vai un kur katrs pagasts cilvēks varētu piedāvāt savus dažādus tur atkritumus no saimniecības lietām, arī pļautu zāli un krūmājus, un ražot paši, apgādāt sevi ar enerģiju, ar siltumu, nekur tālu nav jābrauc, tur pat uzceļ ražotni. Tas bija tāds optimistisks skats uz to, ka varētu tā biogāze pārņemt plašumā Latviju, kā, teiksim, viens no atjaunojamo energoresursu veidiem. Kā no zinātniskā viedokļa, tas izskatās tik viegli? Jā, man jāsaka tā, ideja jau ir laba, bet kā tas latviešu sakām vārds ir tā, gribēšana viena lieta un tā varēšana ir cita drusku. Pirmkārt, visajām šīm iekārtām ir nepieciešama, zinām, kapitāla ieguldījumi, jo tie ir attiecīgi agregāti, kas, protams, tur tehnoloģiski vairāk vai mazāk tiek pilnveidot nepārtraukt. Otra lieta ir, diemžēl, drusku skumīgāk. Lai iegūtu biogāzi, viņa pat no sevis nerodās. Jums ir tas tā masa, ko jūs pildat iekšā, vienalga, vai tie ir kuds mēsla atkritumi vai zāli jūs pļaujat ar kukurūzu laukā, viņi ir jāpūdē. Ja tikai te pūšanas procesā, un tur, kur ir pūšana, tur jau sākās dzīvā daba. Un ja tās baktērijas jūtās labi, tad viņas to gāzi ražo. Bet ja tām baktērijām piemetās kaut kāda vaina, un tos var ļoti viegli notikt, ārā var būt, piemēram, par augstu.
Jūs varbūt esat ielādējuši tos kucmēslus iekšā, kur gotiņām ir iedot kāda antibiotika. Viss apstājās, jūs momentā iznīciniet. Restīvi, šī sistēma vēl nav tik stabila, lai viņi varētu teikt, ka viņi spējīgi ražot dienu un nakti, jo tur ir ļoti daudz tehnoloģisku problēmu. Ieskaitot to, piemēram, mēs esam te Latvijā arī vairākas tāds liels kompleksus uzcēluši, kur izmanto zāli kukurūzu, speciāli audzē, vai ne, un pēc tam viņi tiek pūtētai biogāzei. Un izrādās šī pārņemtā tehnoloģija īsti šeit nestrādā, jo tai Vācijā tā zāle un tā kukurūza, tur laikam ir drusku citas šķirnes vai kaut kas, un tās baktērijām negaršo īsti šeit. Tā kā es domāju, ka tas ir tas virziens, kur, protams, var daudz strādāt tehnoloģiski, un kas neapšaubām ir perspektīvas, bet vai nu viņš katrā ciemā būs, es stingri šaubos. Tagad ir paredzams, ka Eiropas tās direktīvas prasīs, lai pie lielo fermām un kas obligāti būtu biogāzi. Vienkārši viņi ir nevis tik daudz kā enerģētisks avots, kā par atkritumu pārstrādi rūpējoties, par vidi rūpējoties, vai ne? Bet, teiksim, mazam būvēt un kas, var, bet tas ir apmēram tāpat kā ar saules enerģiju. Jūs varat uzlikt to saules paneli, kas spīd, te ir labi, un nespīd naktī, tad ir slikta, mēnesi nepietiek. Jā, un kā ir Eiropā, kāda situācija, kādi atjaunojamie tie energoresursi varbūt vairāk dominē? Būtībā jau tas pats, kas Latvijā, vai ne? Jo tomēr pārsvarā tā biomasa tas ir visvairāk, bet es gribu teikt, ka tā pati biogāze, ka tur varbūt ir drusku cita nostāja, tas ir tehnoloģijas vides aizsardzībai. Un ja jūs no tā vēl varat iegūt kaut kādu enerģiju, vai ne? Teiksim, tā kā mūsu getliņos, vai ne? Tā ir būtībā izgāstu, kas ir aprīkot tā, ka jūs varat to biogāzi iegūt. Lieliski. Mēs katrs samaksājam par atkritumu izvešanu, izmešanu, un ja jūs gala rezultātā dabūjiet kaut kādu naudu caur to biogāzi un saražot elektrību atpakaļ, lieliski, ja tā var izdarīt. Restīvi, tur ir drusīgi cita tā uzstāde. Bet tas, kas attiecās uz teiksim, aizvietošanu, vistipiskākais piemērs ir Vācija. Atomelektrostacijas taisīs ciet, ko viņi darīs? Viņi kurinās Krievu gāzi. Jā. Viņiem nekāda šaubu nav. Jā, tas tik tālu tikai par tādu enerģētikas virzienu mēs vairāk runājam, protams, jo jūs gal galā esat Fiskālās enerģētikas institūta direktors, un jūs ļoti labi zinat šo tematu. Bet atgriežoties atkal pie kongresa, ko jūs tieši sagaidat no kongresa, kā Zinātņu akadēmijas vadītājs? Pirmkārt, es gribu teikt, ka tas ir, manuprāt, Latvijai vispār ļoti svarīgs tāds nacionāla mēroga notikums. Jo, teiksim, tas, ka tie cilvēki savstarpēji satiekās, apmainās ar domām savām, ka mēs gala rezultātā iegūstam kaut vai zinātnieku sarakstu Latvijas. Tas ir tas, ko es teicu otrā kongresā, ka mēs to kongresu rīkojam, mums būs beigās saraksts, kas tad Latvijā ir aktīvi zinātnieki un varēs vēsturnieki pētīt un beigās varēs arī attiecīgos projektos pētīt cilvēkus, kurus var uzaicināt. Bet otra lieta, es domāju, varbūt mums vajag nevelti par to nacionālo pašapziņu mēs runājam, nevajag novērtēt pa zemu, jo tomēr jau mums šobrīd ir pieteikušies pār 800 cilvēkiem, priekš Latvijas tas ir ļoti daudz. Tie cilvēki, kas ir tā vai citādi, acīmredzot, saistīti ar zinātni un ne tikai, kā saka, dīgdieņi, kam nav ko darīt, vai ne? Tāpēc tur nāk, vai ne? Tāpēc es domāju, tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Un beigās neviena nacionāla valsts jau bez savas zinātnes, bez tā intelektuālā potenciāla, ko tā zinātne pārstāv, nevar saukt sev par nopietnu nacionālu valsti. Un mēs vēlreiz varam pateikt, jā, mēs esam, jā, mēs strādājam, un tā teikt, cik būs atbalsts tepat uz vietas, tik mēs darīsim tepat, un ja ne, tad mēs ejam pasaulē, kur mēs jau esam. Un tas nebūtu nenozīmē, ka visi šie cilvēki brauks projām. Viņi strādās. Paldies, ka atnācāt uz mūsu raidījumu. Paldies par sarunu. Paldies. Bet raidījumu tālāk turpinās divi stāsti. Vienu veidojas ir Latgales reģionālā televīzija par piemiņas akmens atklāšanu politiski represētajiem Prēļu novada Pelēčos, un pēc tam sekos Vidzemes televīzijas stāsts par turismu konferenci Valmierā.
Daudzi Preļu novada iedzīvotāji, kuri izsūtīti uz Sibīriju 1941. un 49. gadā, jau atdusas dzimtās zemes kapu kalniņā, bet vairākiem kapa vieta nav zināma. Natālija Rubīne sen vēlējās izveidot piemiņas vietu Pelēčos, kur iedzīvotājiem atnākt un atcerēties izsūtītos. Beidzot viņas sapnis ir piepildījies. Tiem cilvēkiem tepat blakus dzīvo, ka 41. gadā izsūtīta un kuras vecāki ar nezināmu kapa vietu palika Sibīrijā. Būs arī viņai vieta, kur atnākt, kā kapu vieta, nolikt dziediņus tēva vai mātes dzimšanas dienā. Nozīme būs tā, ka katrs, kurš ir bijis izsūtīts vai arī piedzimis tur Sibīrijā, atnākt uz šejieni un atcerēties savus tuviniekus, draugus, kas tur ir palikuši, kā arī vieta būs skolēniem, kur mācīties arī vēsturi. No Pelēču pagasta izsūtījuma gaitās devās 9 ģimenes. Daudziem iedzīvotājiem pārciestais joprojām ir dzīvā atmiņā. Piemiņas akmens atklāšanas pasākumā skolēni nolika viršu pušķīti un svecīti cilvēkiem, kuriem nebija lemts atgriezties dzimtenē. Tas ir ļoti labi, kā atcerās tos, kas ir neatgriezušies no Sibīrijas. Tie, kas atgriezušies, var atnākt un atcerēties. Un domāju, ka tas ir ļoti liels paldies tiem, kuri ir veltījuši pūles, lai atklātu to, un tiem, kas ir finansējuši. Piemiņas vieta šovasar tāpusi hipotēku bankas klientu kluba Mēs paši projekta ietveros, kuru realizējusi biedrība Veiksmes biķeris. Projekta kopējās izmaksas sastādīja 586 latus. Daļu finansējumu piešķira arī Pelēču pagasta pārvalde. Zane Baika, Roberts Kalniņš, Latgales reģionālā televīzija.